Varbūt trejos vārdos, par ko īsti ir romāns, tas ir par jaunas sievietes attīcībām ar vidi. Un lielākā vai mazākā mērā tas tāpat ir stosts par Latgolu. Un arī tad, kad es strādāju pie to fragmenta, kas man bija ļoti interesanti noskaidrot, kā tad fragmentam veiksies. Tad man bija diezgan grūti arī radīt jau tādu vingabalainu par to, varbūt tas arī tāds visnotaļ īpatnējs. Adelaide sacīja, ka švakākais, kas ar mums varētu notikt, ka mēs apsapracātu ar krīvim, vai nedeva divus, no viņiem dzemdinosim bārnus. Tā esot pīsacējusi jos baba Emma, īstū vajagot klausēt, ka iš tāvraizi poturam ir divi zemi. Emma, kā starpkaru Latvijas bārns, visu mūžu pretojās tam, ka saimē ītu, ka viņas okupants. Tu jau labāk palikt vīnai, nekā bet kopā ar maskaļu. Tā jī atkortoja. Kas sirds atdūtu taidam, to iš sātu jau ves nedrēkst. Atzēt jau aizliegts, tad arī mēļot nav vajag izsļakt. Aizmirst, izali, ka nekas nav noticis. Turēt savu ašņu teiru, cik nu tas, protams, īspējams. Sīvīts pašpīteikamē bez spāks ir da to, kad viersājot bez spāks no mūžam napadarētos darbu sarakstim. Smogom īpierkumu kuļam ir gūvu grivsnības, kas liedzēgi snieg, bet viņam aizvalk visas stidziņas cīt ar visu tū izturēbu, spētēbu, ītīpēbu, entuziasmu. Visam pasauļam parodēt, cik tu esi neīvainojama i visvarana kai pati mote Tereze, kurā ap galvu spēdēja 1000 ceistas sīvītes nimbeņu i patu jauno Mariju nūkopi no dabasim padotu medaļu par upura nešanu i cīšanam. Ka jau esi sevi krūnījusi ar visvaranos cīties krūni, tad tavā dzēvē nav vītas ni veirīšim, ni prīcei, i pat ni krīvim. Palīdz tik tu i tavs lapnums, kai babas dorza keizarkrūns. Dzerauņa bija dārgs hobijs, ka Adelaide visai žo kraudzē atpeļņāt ceļa izdevumus. Jaudzēja buļvis, ogūčus, kabačus, zemeņus, lasīja ūgus, kurus piečok pordeva toļok vai nodeva portakas postrodai. Bija arī bits, kur audzēšana bērnu paudzes paudzē nodota tradicija. Daļ tam vasarā bija arī josvīž mats. Daļu zemes jau bija iznomojis vītajiem sēminīkiem. Visvairāk spākēja prasēja zoļas pļaušana. Ja jāme rūkā izskapti, i kai naskaidu senajūs baltu tautu mote pirma bija nūkritusi rosa, goja pori tērumam nūpļaut visu līku i navaidzēgu, it kā atkortojot aizlaiku pasauļa radēšanas stostu. Tok vēl bija arī pučis. Dzerauņā sazadraudzējusi ar Ivetu. Jei bija muna vecumē nelaimēgi izamīļojusi Gatara priekšņīkā, a man patika Lauris Reiniks, i jis atšķirībā no Gatara priekšņīka vēl nebija numirs. Bet tā, ka es biju tols un nesasnādzams, protams, Reigā, es diezgan mutri apsazinojos, ka mana nelaimēgo mīlestība ir neīspējama. Protams, Lauris Reiniks nebija tik aizraunoši kā Davids Hasselhoffs, Tobias Smaratīvo, Lorenzo Lamas. Tokie visi bija maņ par vacu. Tī bija vaci ir sarežģīti cilvēki, kuru nekad nebija sātā. Jī bija aizimti ar sevi i nekad nesmaidēja tai paškai man stāvus. Tok Lauri es visod varēju īslēgt savā Sony playerētī. Sirds sadak neparosti. Reiža būs augusts, kombains brauks pļaut kvīšus. Lidot savaidok. Nezinu, vai pīna upis var būt dabasos, tok vakarā jodzer da teļi. Lei. Cerams, kad reiža būs lēci, varēs pie jūs skraidēt. Tok šaļtīs, kad man viskaitinoja skaņāja dūdīt man sirdi no akmiņiem. Tok skaitu, ka vislolokīs pūsts manā dzēvē ir cielīs no dzīsmis, es neesmu naproteiks. Tie ir agras salmas, ir rūkas, kas izguļdēja īšana līdz zemes malai, fatalisms, kas paredz apsagodot ar korstam izturīgiem materiālim, piemēram, teflona ponnu. Var uzceļdēt pušdīnis i pīdraudēt ar atrībēbu tot, ka tavas cerības nav attaisnotas. Es, protams, nepropagandēju vardarbēgu izreikonošanu. Viņi apraksta tūs psihis mehanismus, kas stereotipiski īzaslēdza visādos problēmu situācijos, i kas man deva spēku izturēt pusaudžu gadu eskalāciju. Mīrs no dzeraunis bija tikai zīmā, kod Adelaidi porjāma gurdums i dvieseļas mīkrēslis, ko nevarēja izspēdinot no jos orā pat Ziemassvētku svecētis i egliešu plasmasas bumbuļi. Muna mote bija kā zeme, ko apkloja snīgs. Jai šaļtim palīdzēja šopings i jauns darba kostimeņš. Klases bagotokos vecāku bērni izapirka tirgā dženē, kas piederēja vītajiem. Daudzi savas drēbes veda no Reigas, apmēram tā paškai ņūtū daru daudz latviešu, kas dzēva Anglijā, Īrē vai Skandinavē. Rūkas bagažas koferī lielāko daļu montu sapirktas daļu savējiem. Porsvarā atlaidās pirktas sezonas drēbes, arī uztara bogotunotoja kopējas čēšas, saldunumi, sīrs. Tas visad man drupēt atgodināja padomu okupācijas laiku, kad trimtas latviešu okupātajiem latviešiem pa postu vai citos atjautīgākos veidos siltē importa drēbes. Tēt, ka drāba vešana būtu latviešu nacijas 20. gadu simta kultūra pazīme absolūta iekšējo deficita apstākļos.
Padomu okupācija beidzās 1991. gadā. Tok deficīts cilvēku galvās turpināja pastāvēt, citāši kā lai izskaidrot tos skotus, kas atsakloja pēc babeņu novis, attaisot jūs škapus, ja tī īraugot godu desmitim krotos musli, naudamus, kūžu sāstos, vilnas sagas, nuplukušos kažakus, caurūs cimdus izečis, izējamos suknis no pagošo godu 170 gadiem bārnu gumejus manteņus, ja aizmazgotos ropuļiešus, kaču aizčurotos vatis dečus ar aizplāstajiem stivrim, izsakratušo pildējumu, i vēl citas bagatēbas. Visai leidzīgi arī visus atvestos ārzemu štātis ir sabozēti uz škapos pēc citam no ārzemēm atvestam štātiem, kap apvilktu labākos laikos, kuri pats par sevi saprotams nekad nātīt. Daļ tam, ka pīrustok ir nosot krekļiņu pa €1,99. Tāiet, ka sīvītis nekad nebūtu peļņējuši, bet sazapucieši. I pat, ja būtu peļņējuši, tad visot būtu attaisnājums, daļ ko tas nav īspējams vai daļ kam nav aiztais laiks, to labāku ir kaut ko pataupēt sev, bērniem, mazbērniem vai vismaz kačiem. Mana mote bieži sevi sopinoja tirdē ar to, ka mēs esam nepilnvērtīgas, daļ tam, ka esam viņu divējis. Pilnvērtīgas esot tikai tos saimis, kur bija vērsi tāvs. I man visvēl nav saprašanas, kurie jāmetos pa manam jūcēgos idejas. Rodīs, tas bija apvienoties rodu darba biedru kūpkurs, kas manu moti ītena tādā kā bezpaļēdzības kokonā, nostiprinot jimā jau bērnībā ieaudzinot tos pareizo katoļu cīšanu vērtības, bez kuram nebūtu īspējama pestēšana. Daļ tam, ka daba savus ielaiž tikai labos meitiņus, kas amatu savienošanas kortībā ir arī pasauļu sopju mūceklis. Ko vaira uzējumsi, tu vaira cīsi, tu mēlo, ka būsi meita dīvam. Varbūt pat Jēzuļiņš tevi apskaus, sagaidot pie Svāto Pītera automatiskajiem vortim, paradīzes disko bumbas, daļ tam, ka viņi rajā notiek večerinkas. Vienvārds sakūt, tas bija uzskats, ka mīlestība visad ir jānopeļnē. Man bija pusaudžu godi i sociālos integrācijas kulminācija. Mēs bijām 12 kā Jēzus mocekļi. Visi vicējāmies vienā vičkolā. 4 no mums veidoja 2 porus. Viens no viņiem vēlāk apsaprecēja, otrs izašķiera. No visiem ir lamta mūžēba. Šādi tad ar mums tusē arī Vašingtons. Te bija jo īsauka, kas jām dalapa pēc tam, kad bija atklāta visaptveroša organizēta kultūrvēstures kontroldarbu norakstēšanas schēma. Mēs visi bieži bijām kopā. Kamēr Adelaita bija dzerauņā, es i muni 12 mocekļi pulcējās mūsu dzīvoklī. Ar ūdenspēju izdedzinām caurumu Adelaidas krāslā, izgozam apsientu uz jos pakloju, izšļakstinām eļļu pa virtuves graidu, pīmātom uztabu ar pēpu golam, sasitam glozis. Šādi todas ar Vašingtonu školā kovūs. Jūs raudzēja man dezaskarti, man tas mulsinoja iesam situ. Visi pie to jau bija daraduši. Man klasē bija draudziņa Īva, kas bija dezavārsusi kustēbai eista mīlestība gaida. Savam toreizējam boyfriendam aizliegusi jau dezaskarti līdz kozam. Jai bija neskaida krīze. Nikas jauns. Jai patika sarežģēt lītas. Žetanu vakarās bija pazaškierusi ar savu kortēju boyfriendu i vaira turējusi Rīvu, bet jai tok bija savs boyfriends. I kā tamā dzīsmētā, kam nav draudziņa, tam palīk Vašingtons. Jam bija glups uzvalks, man bija glups kūrpis. Tas arī mūs uzvīnoja. Dažas dejas. Vašingtons mani spīda sev tīvļok, turē nelaida vaļā, es bāgu, izskrēja man pakaļ. Es nepamanīju, kad bija radušos siltas jūtas. Man tas bija viņa sociālais izmisums, nekas vaira. Atceieģi tad, kad jau mama starp angļu valodu i matematiku mūs uz nūkēru koridorī i prasēja, vai mums ir attīcības. Nekādu attīcību mums nav i nevar būt, izabrieču. Vierūs iz jo sporta jaku izjūtu viņu žālumu, varbūt voju draudzēbu. Protams, mēs bijām porguļiejuši. Pēc 10 gadiem gatavējoties kopēga izstādē, Tilnīgs Rudolfs viszinīgi pasacēja, ka veirīts ar tevi ir koč reizi porguļies, es to nekad neaizmirs i visot dūmos, ka tu var atkortot. Pat tad, kad tas notika pirms 10 gadiem aiz jauniebas dulumai vičkolā, sašutusi noprasīju. Rudolfs nosmēgnēja savā borzdā. He. Vašingtons regulāri pazarodēja pagājuši no manis dzēvus, ik pa laikam mēs sasatikām draudzīgi pazarunām. Es nekad jau neuztveru kā savu bejušo, pat ja tehniski izteic bē. Neskā es biju izamaņies sasadraudzēt ar manu vēru, īvijas draudzēgu uzaticēšanu, ja jām pīdovot seksu 4. Tad gan es aizdomāju, ka varbūt neskas nav labi. Krūns visam bija jo lūgums man izglītot jo draudziņu seksā, lai es arī varētu izbaudot abu tivēbu. Pēc tos portrauču jebkādus kontaktus, jo ziņam atbildēja izsmējīgi, izvairīgi. Nīvis ir precējis, ir bērni, strādāja orzemēs. Visi jau mūsu dīnos būtu viens no tiem digitālajā vientuļībā izpraustotajiem jaunīšiem, kas īnēs sīvītas tikai daļ tam, ka nevar jūs dabūt. Tok sociālos teiklos man visā leidzi sekoja.
Esi uzmanīgi ar to, ar ko tu doncoji. Tu nekad nevari zinot, vai dīveņam nav kāds jauns plans, kā porbaudāt tavu izturēbu, izlikt tev uz galvas cīšanu krūni. Tu tikai labos meitiņas būs ielaists paradīzī, kur zīdars tūkstošiem babas keizarkrūņu. Amen.